Izpratne nav, ticība ir tikai. Bet akla ticība šajā gadījumā, jo, lai būtu izpratne, ir jāpieslēdz prāts, prāts praktiski nepieslēdzās, jo, ja prāts pieslēgtos, cilvēks sāk uzdot jautājumus. Cilvēks, kas sāk uzdot jautājumus, viņš agri vai vēl nonāks pie dažādām atbildēm savā dzīvē. Cilvēks, kurš neuzdod jautājumus, viņam prāts nav ieslēdzies. Viņš ar prātu nestrādā. Viņš darbojas tikai pēc kaut kādiem algoritmiem, kas viņā ir ieprogrammēti. Tā kā vīrusu, tu ieliec iekšā, viņš pilda visu laiku. Tavs ķermenis kustās, bet tu pats viņu nekustī. Viņš vienkārši kustās. Un tā lielākā daļa cilvēku šodien dzīvo. Viņi vienkārši kustās, tāpēc, ka viņiem ir ielikta iekšā programmiņa. Programmiņa, piedzimi, bērndārs, skola, augstskola, darbs, varbūt ģimene, varbūt ne šodien. Ja? Un nomirst, jā. Pensija nomirst. Nodokļi, ja, vēl kaut vienalga ieliec, ko tu gribi, ja programmiņa. Ja cilvēki vairs paši nedomā, viņi dzīves darbojas tikai pēc programmas. Kādu programmu viņiem ieliek, tā viņi arī dzīvo. Un šodien visiem liek vienu to pašu programmu iekšā. Gan vīrieši un sievietes.